Pēteris atceļā no Mazdārziņa vienmēr iegriežas aptiekā. Labs rīts. Sveiks, Pēter! Plāksteri? Kā parasti. Vai te nav laika zirgu pie meistara aizvest? Nē, baibiņ, tu ārstē vislabāk. Sveicināti! Turpinām aizsākto diskusiju ciklu ar Aptieku apvienības Mana aptieka farmaceitiem. Šodien parunāsim par ekspresa diagnostikas iespējām aptiekās. Mana sarunbiedrene farmaceite Ieva Virza. Labdien! Labdien! Es esmu dzirdējusi, ka ir cilvēki, kuri iegriežas aptiekā izmērīt asins spiedienu. Vai tas tiešām ir iespējams un varbūt ir vēl kādas procedūras, kuras jūs tur veicat? Protams, asinsspiediena mērīšana ir populārākā ekspresa diagnostika aptiekā, kuru mēs veicam ikdienā. Bet bez tā katru dienu aptiekā pie mums var noteikt arī ķermeņa tauku masas indeksu, kā arī holesterīnu un glikozes līmeni asinīs. Ļoti interesanti. Kas ir tie cilvēki, kas pie jums, piemēram, iet mērīt asinsspiedienu? Vai ir kāda īpaša ļaužu grupa? Šeit noteikti pacients varētu iedalīt tādās kā nosīt divās grupās. Pirmā grupa būtu tā, kur pacienti, kuri savu asinsspiedienu kontrolē. Vai nu tie ir pacienti, kuri ir uzsākuši medikamentozo terapiju un skatās, kā darbojās konkrētie medikamenti, vai arī pirms terapijas uzsākšanas. Tā būtu tā viena grupa. Otra grupa ir pacienti, kuri pie mums griežās ar kādu jau akūtāku problēmu. Bieži tās ir galvas sāpes, pārsvarā spiedošas galvas sāpes, sirdsklauves vai gluži otrādi nespēks. Šajā gadījumā arī farmaceiti vienmēr ieteiks izmērīt asinsspiedienu, lai tālāk zinātu, kādu nozīmēt medikamentu. Jūs aptiekās regulāri tiek veikti dažādi mērījumi, dažādu projektu ietvaros. Vai jūs varētu pastāstīt par tiem mazliet sīkāk? Jā, mums aptiekās regulāri notiek ekspresa diagnostikas projekti. Tātad mums pat ir sastādīta vesela veselības programma. Septembrī katru gadu notiek acu veselības mēnesis, kad mēs saviem pacientiem piedāvājam izmērīt acu iekšējo spiedienu. Tātad noteikti risku glaukomas saslimšanai. Savukārt oktobrī, novembrī, tātad aktuāli tas ir tieši šobrīd un aktīvi arī norisinās šis projekts, ir osteoporozes mēnesis, kurā piedāvājam pacientiem noteikt risku saslimt ar osteoporozi. Tātad tas ir kaulu blīvuma pārbaudījums? Kaulu blīvuma pārbaudījums, tas ir, jā. Savukārt pavasarī mums būs sirds dienas, kad īpaši uzmanību mēs vērsīsim holesterīna līmenim, kā arī sirds asinsvadu saslimšanām. Interesanti, kādus cilvēkus jūs gribētu aicināt, piemēram, uz acs iekšējā spiediena mērījumiem? Pirmkārtām gribētu jau teikt, ka visas šīs manas nosauktās slimības ir tās augtās klusās slimības. Pārsvarā viņas noris bez simptomiem un visdrīzāk pacients to brīdi nesapratīs, kad šī slimība jau ir piezagusies klāt. Ja? Gluži tāpat ir arī ar glaukomu. Pacients neizjūt šo, ka pamazām acu spiediens sāk paaugstināties. Faktiski sūdzību pirmajā laikā nav nekādu. Acu spiediens paaugstinās, sāk nospiest acu nervu un rezultātā jau ir klāta saslimšana glaukoma. Ko mēs novērojām projekta ietvaros? To, ka ja pacientam tiek konstatēts šis paaugstinātais acs iekšējais spiediens, un viņš par to iepriekš nav zinājis, tuvāk ar viņu aprunājoties, mēs konstatējam, ka tomēr tādas vispārīgas sūdzības, galvas sāpes, diskomforts acīs viņam ir bijušas, bet viņš nekādi šo simptomus nesaista ar konkrētu slimību. Jūs pieminējāt kaulu blīvumu pārbaudi. Kāda bija atsaucība un kādas secinājumus jūs izdarījāt? Atsaucība gan pagājušā gada septembrī, gan šogad bija ļoti liela. Pēc pagājušā gada rezultātiem mēs esam mērījuši kaulu blīvumu 4 līdz 5 tūkstošiem pacientu. Tas tiešām ir ievērojams skaitlis. Jā. Kādus secinājumus mēs no tā guvām? Pirmām kārtām, aptuveni 85% iepriekš nebija saskārušies ar iespēju izmērīt šo kaulu blīvumu. Otrām kārtām 50% tika konstatēta osteopēnija. Tā ir kā
osteoporozes priekšvēstnesis, kad varētu sākties šī saslimšana. Savukārt 20% bija, diemžēl, tādi, kuriem pēc kaulu blīvuma rezultātiem varētu spriest, ka varētu būt osteoporoze, un tikai 25% bija tādi, kuriem šīs analīzes bija tiešām normas robežās. Jā, tātad atgriežamies atkal pie tā, ka noteikti arī kaulu blīvums ir jāmēra pēc 40 gadiem. Noteikti pirmā grupa, protams, būtu sievietes, kuras lietojušas hormonālos līdzekļus, kurām ir estrogēnu izteikts disbalans, kā arī pacienti, kur lieto kādus medikamentus, piemēram, glikokortikosteroīdus. Arī šeit būs izteikts kaulu blīvuma līmeņa samazinājums. Uz mirkli pārtrauksim mūsu sarunu. Jau sākumā pieminēju, ka esmu redzējusi, ka aptiekās mēra asinsspiedienu, bet būtu ārkārtīgi interesanti paskatīties, kā tad notiek osteodensitometrijas pārbaude. Kas te jums ar kājiņu ir noticis? Divreiz praktizēta. Kā ar kaulu blīvumu ir kādreiz mērīt? Šitā būs pirmā opera dzīvē. Un ģimenes ārsts nekad nav teicis, ka jums vajadzētu tikai izmērīt? Varbūt, ka ir teikts, bet vai jūs domājat, ka tas tā tik vienkārši? No mājas pats tā netiek ārā. Kā jūs vērtējat to, kad aptiekā tagad ir tāda iespēja izmērīt kaulu blīvumu? Brīnišķīgi. Vai es jau, piemēram, jo man kaut kur sūtīt, nu nekur. Un man šoreiz vispār ir laimes variants. Arī jau ir tā osteopēnija, ja, ka tā kā tas blīvums sāk zust, kauli paliek trauslāki. Atsaucība vienmēr ir liela šo pasākumu. Pierakstījušies bija apmēram 80 cilvēki jau iepriekš, bet dienas laikā arī apmēram kaut kur 20-30 cilvēki arī papildus tika pieņemti, kas izrādīja interesi par šo pasākumu. Mērījumu nevar teikt, ka tas notiek tāpat kā pie ārsta. Šī ir būtībā tāda skrīninga metode, ar kuras palīdzību var pateikt, kāda cilvēkam ir tendence attiecībā uz kaulu blīvumu samazināšanos. Par kaulu blīvumu esat kaut ko dzirdējuši? Kāpēc vajag mērīt? Nē, nekas tāds. Anglijā vispār švaka medicīna ir. Es jau daru no savas puses viss, ko es varu izdarīt, bet ja man jāgaida ir 3 mēneši vai cilvēki, ka tur gaida sagriezt roku 5 stundas, lai tikt pie ārsta, tas nav normāli. Un kā jūs vērtējat, kad aptiekās var šādas mērījumus veikt? Ļoti pozitīvi. Jo tas viss citur maksā gan jau drausmīgs naudas. Ir kādam ģimenei bijuši arī vecākiem cilvēkiem lūzumi? Nē. Tā kā nav bijuši, jā. Dotajā brīdī tas ir labi vai slikti? Dotajā brīdī es teiktu tā, ņemot vērā jūs diezgan jaunos gadus, principā ir jāsako līdzi stipri šiem rādījumiem, jā. Jums ir -1,3 un tas ir 76% no vēlumā. Tie cilvēki, kuriem atklājas zināmas nepilnības, un tātad šajos mērījumos ir jau jāsāk par kaut ko uztraukties, vai jūs viņiem uzstādāt diagnozi? Nē, diagnozi mēs noteikti neuzstādām. Mēs veicam tā saucamo pirmā līmeņa diagnostiku. Mēs nosakām risku. Ja risks ir, un to mēs redzam pēc šīm analīzēm, mēs, protams, iesakām pacientam doties pie ārsta. Jo tas nozīmē, ka šī slimība varētu būt jau nemanām piezagusies klāt. Tas mūsu lielākais mērķis, veidojot šos projektus, ir dot sabiedrībai informāciju, kā arī ļoti plašu sabiedrības daļu ieinteresēt par ļoti nopietnām, pat nejūtamām slimībām, kuras ir aktuālas mūsdienās. Es ceru, ka mēs to jau raidījuma laikā būsim izdarījušas un daudz būs ieinteresēti uzzināt, kur un kad tieši notiek kādi mērījumi. Kā viņi to var uzzināt? Šo visu informāciju pirmkārtām viņi var uzzināt, ienākot internetu mājaslapā manaaptieka.lv. Šeit ir tieši sadaļa veselības programma, kurā katru mēnesi tiek publicēts, kur,
kad kāds projekts notiek, un pacienti ir laipni gaidīt iepriekš piezvanīt uz konkrēto aptieku, tuvāko vai mīļāko aptieku, vai arī ienākt tieši aptiekā un pierakstīties laikus sev vēlamajā projektā. Kā arī katru mēnesi mums tiek izdots laikraksts Mana veselība, kur to arī var mājās paņemt līdzi un visu izlasīt un iegūt informāciju. Liels paldies jums par sarunu! Bet mūsu raidījumā arī turpinājumā par veselību, šoreiz acu veselību.